lai tiešām šis laukums kalpo godam, lai mēs visi spējam aizvien vairāk gan motivēt, gan skaidrot sabiedrībai šķirošanas nozīmi. Un, kā jūs redzējāt, mēs praktiski šeit esot minūtes 15 redzējām, kad ik pa laikam kāds šeit jau bez lielas reklāmas atbrauc. Tas nozīmē, ka tas pieprasījums ir. Lai ilgi kalpo! Sijā Zao ekolaukums Salkrastos pārcēlies uz jaunu adresi Akācijas iela 7 un kļūs iedzīvotājiem pieejamāks. Jaunais ekolaukums ir daudz plašāks, ērtāks klientiem, respektīvi iebraukšana ekolaukumā, materiāla izkraušana un izbraukšana ārā no ekolaukuma. Iepriekšējais ekolaukums mums bija ļoti šaurs, maziņš, līdz ar to apgrūtināja arī šo te klientu plūsmu. 2022. gadā ekolaukums Salkrastos mēnesī apmeklēja vidēji 850 klientu. Tātad interese par šo pakalpojumu ir. Savukārt ekolaukuma piedāvājums aizvien palielinās. Šobrīd bez maksas iespējams nodot šādus atkritumus. Ekolaukumā tad ir sadzīvē radušies bīstami atkritumi, kas ir dažāda veida elektroiekārtas, leduskapji, veļas mašīnas un tāda veida elektroiekārtas, baterijas, kas arī ir klasificējas kā bīstamais atkritumus un nekādā gadījumā nav liekams pie sadzīves atkritumiem, kā arī dažāda veida vieglais iepakojums, grāmatas, papīrs, dažāda puķu podi, arī lielās frakcijas, kas ir dārza mēbeles, tad ir nododams ekolaukumā bez maksas, kā arī stikla iepakojums, pudeļu stikls un burkas. Jauno ekolaukuma atrašanās vietu atzinīgi vērtē arī Salkrastu novada dome, kas izmantot ekolaukuma pakalpojumus mudina arī ārpus pilsētas dzīvojošos novada iedzīvotājus. Mēs esam pirmkārt gandarīti, ka ekolaukums ir plašākā teritorijā, tādā kā rūpnieciskajā zonā šobrīd, netraucēs privātmāju apbūvei tik ļoti un arī mazliet no galvenā ceļa, bet, protams, ka iedzīvotājiem, manuprāt, vēl joprojām ir jāmācās un ir jāatmet šis kādreizējo laiku tāds paradums vai sajūta, ka par atkritumiem nav jāmaksā, jo, jāsaprot, ka pērkot kādu preci, arī jādomā, kā veco, kas tiks nomainīta, kā to utilizēt. Un mums ap Salkrastiem kopā ir, tepat mūsu novadā, ir 26 dārzkopības ciemi, blakus Kultē ir vēl 13 dārzkopības ciemi, tātad tepat Salkrastu apkārtnē vien kopā ir milzīgs daudzums ar dārzkopības ciemiem, kuros kopā ir gandrīz 10 000 īpašumu. Un gribētos līdz viņiem šī ziņa nonākt, ka ir šī iespēja atvest savus atkritumus uz ekolaukumu. Sijā Zao arī atgādina, ka ekolaukumā strādā laukuma pārzinis, kurš var palīdzēt saprast, kādus materiālus varam šķirot un kurā konteinerā tie jāievieto. Savukārt patvaļīga atkritumu novietošana ārpus ekolaukuma teritorijas ir sodāma rīcība. Ekolaukuma darba laiks ir pielāgots, lai būtu ērtāk klientiem, respektīvi, kuri tad brauc uz Salkrastiem tieši brīvdienās vai ceturtdienā un piekdienā, kad ekolaukumam ir garāks darba laiks līdz pat 7 vakarā, lai būtu ērti arī darbdienu vakarā, tad nedēļas otrajā pusē braukt pie mums uz ekolaukumu. Salkrastu ekolaukumā tiek nodrošināti arī biroja pakalpojumi, kurā iespējams noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu un veikt izmaiņas atkritumu izvešanas grafikā.